Labvakar! Šovakar uz sarunu esmu aicinājis Dombrovska kungu, un mūsu sarunas tēma ir sociālā sfēra. Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka šī sociālā sfēra, tā skaitā māmiņa algas, ir tā sfēra, kas ir jācenšas maksimāli pasargāt, tāpēc arī šie samazinājumi ir krietni mazāki nekā tie varētu būt un nekā tie ir citās jomās. Dombrovska kungs, nu un kā tad lielais tusiņš alus brūzī? Attiecībā uz alus brūzi tiešām Duklau kungs bija uzaicinājis pie sevis viesumājās, par kurām tika maksāts no valsts budžeta. Varbūt uzreiz vienosimies, ka nelietosim vārdu dzeršana, bet aizstāsim varbūt kā ar kādu citu vārdu. Kāds būtu šis vārds? Seminārs. O, jā, man arī patīk semināri, un jums ministriem bieži tādi gadās? Vajadzētu zināt, ka Kaulīša valdībā šādi semināri izbraukuma budžeti notika. Godmaņa valdībā arī šāds seminārs notika, ļoti līdzīgā formātā, Kuldīgā. Nu, un kura ideja tad bija taisīt semināru? Segliņa kungam. Kur notika seminārs? Kāpēc nekā parasti? Pirtī ar meitenēm? Nu, šī ir klaji, tendencioza un neprecīza informācija. Tātad seminārs tiešām notika viesumājās, par kurām tika maksāts no valsts budžeta. Bet kāpēc pievakarē jūs braukājāt apkārt ar ministrijas mašīnām pa vietējo pagastu, izbāzuši pliks dibenus ārā pa mašīnas logiem? Jāsaprot to, ka pašreizējā situācijā mums ir ļoti nopietna krīze. Ok, izklaidēties, bet kāpēc ar plikiem dibeniem? Nu, tas jājautā pašam Godmaņa kungam. Un pa ceļam uz semināru, jau arī iepriekš iesildījāties, kā saka? Nelielu degustāciju devāmies uz semināru. Un cik tad promils bija katram ministram? Un cik šoferiem? Jā. Un kā mēs zinām, neviena ballīte nenotiek bez striptīza. Kurš tad jums dejoja striptīzu? Duklau kungs izmantoja iespēju. Un jums, ministriem, tagad nav kauns. Kas tad īsti ir noticis? Nu jā, Dombrovska kungs, nekas īpaši jau nav noticis. Kā tautā saka, nothing special, bet varbūt nākamreiz vienkārši paaiciniet arī mani. Tālāk plānu šobrīd nav. Nu tad ko? Ar jums kopā bija es, Nora Koks. Tiekamies jau citvakar, brīnišķīgajās vakarziņās.